sazināties no šīs konferences brīvajā laikā un uzrunāt viņus, lai viņi varētu jums palīdzēt atrisināt ikdienas mazās ķibeles, vai arī palīdzēt, lai tās ķibeles mums nerodās. Un tad mums ir palikušas vēl pēdējās 40 minūtes, lai pārskrietu pāri divām tēmām. Viena no tām ir jau sen iepazīta, kas būs PowerPoints otrajā daļā. Un tā pirmā ir kaut kas tāds, kas daudziem, ja ir jaunais Windows, ir pamanīts iespējams, viņš tur kaut kur stāv rakstīts OneNote, bet zinu, ka daudzi nav uzklikšķinājuši, lai atvērtu vaļā un paskatītos, kas tas tāds ir. Un tad mēs uzzināsim, kas tas īsti ir. Jā, es stāstīšu par OneNote 2013, bet viņš jau bija arī Windows 7, OneNote 2010 tas būs, jā, bet princips nemainās, tad OneNote ir, viņa galvenā doma ir, ka jūs vienu vietu varat salikt visas savas piezīmes, ko jūs parasti ikdienā pierakstat kaut kur uz lapiņām, kaut kur blociņos, tad OneNote būtība ir sakārtot jums visas jūsu piezīmes tā, lai viss nemētājas apkārt, lai viss ir vienu vietu un ātri atrodamas. Labums, ka jūs varat ne tikai tekstus rakstīt, bet salikt arī savās piezīmēs failus, kas jums jāņem līdzi, vai ko jūs gribētu. Jūs varat ar OneNote pat ierakstīt video, ierakstīt skaņu kārtu, diktafonu un uzreiz, teiksim, pie sāta. Ja būtu, teiksim, plaša datori, jūs lietot OneNote, jums nevajadzētu tagad ierakstīt ar pilspāru, jūs ieslēgtu OneNote, piespiestu video pogu un varētu mani filmēt, vēlāk pārskatīt, vai vienkārši audio saturu ierakstīt un rakstīt blakus uzreiz savas piezīmes, kas jums likās par svarīgi, un citiem vārdiem tāds digitālais rīks. Pie tam jūs varat vienā šajā programmā veidot vairākas tās grāmatas, nu, teiksim, NVO viena piezīme grāmata, jums privātām lietām citu piezīme grāmata, varbūt pamatdarba vietē vēl viena piezīme grāmata, un šīs piezīme grāmatas strukturē tā, lai ātri var, nu, teiksim, atrast tas, kas jums ir vajadzīgs. Nu, un vēl ir jauka lieta, kad OneNote jūs varat sinhronizēt, kā jau Salvis rādīja, ar jūsējo OneDrive, OneNote, vienas piezīmes ar vienu drive, ja? Un tad jums būs gan tas, kas ir lokāli jūsu datorā, gan jebkurā vietā aizējot, jūsu piezīmes vienmēr ir līdzi, ja? Tātad tas ir patiešām ļoti ērti, viņš sinhronizējas gan lokāli, gan ar mākoni, ja jūs to izvēlaties. Tā OneNote, nu tad es jau pēc ķeros tā kā pie klāties struktūras, tā doma ir, ka jūs veidojat vairākas grāmatas. Katrā grāmatā jūs varat taisīt lielās sadaļas un katrai šai sadaļai likt iekšā lapas, cik vajag. Nu tad, tā teikt, no vārdiem pie darbiem, iesim iekšā programmā un strādāsim. Vēl ir pie manis, es pārslēgšu, lai jūs redzat to pašu, ko es daru. Tātad man ir Windows 8, un tās biežāk lietojamās programmas es esmu piespraudusi sev šeit lejā uz uzdevumu joslas, kā arī Salvis rādīja, bet, piemēram, OneNote es parasti iesāku, tad, kad man liek kāds piezīmes, tad es izmantoju ātros taustiņus, lai tās piezīmes iemest iekšā OneNote. Bet, ja mēs tagad sākam tā smuki no sākuma, tad aiziet uz starta lauku, sāku rakstīt vārdiņu OneNote, Windows 8 tā politika, ka jums nav jāspiež ne start, ne jāzina, kurā grupā vai kur tas ir, jūs vienkārši sākat rakstīt programmas nosaukumu, un jums viņš atrodas. Ja? Tātad es klikšķinu uz vārdiņu OneNote. Un man atverās mana jau izveidot piezīme grāmatī. Tad vēl viens OneNote īpašība, ka jums nav jāvar vaļā fails, viņš vienmēr atvērsies no tās vietas, kur jūs pabeidzāt. Un sēvi nekad nav jāspiež. Viņš jau automātiski glabā. Jūs varat OneNote ietvaros taisīt, teiksim, sev saites uz lapām. Ja? Tātad man ir šeit par skolēniem, kā darboties skolā, skolēniem, kā kopīgot un tam līdzīgi, bet nu, tagad sākšu no jauna.
Es domāju, ka jūs to principu sapratāt, ja, ka tā ir lielās sadaļas, ir katrai sadaļai sava lapa, nu tātad kā to tagad darīt? Veidosim jaunu grāmatiņu. Grāmatiņa saraksts man ir pie grāmatas nosaukuma, tātad manā OneNote man pašlaik ir 4 grāmatiņas. Ja? Tātad vairākas par OneNote esmu stāstījusi skolotājiem, un tāpēc man šeit ir piemēri jau par stundas plānot, un tam līdzīgi, bet mums tas netraucē, un mēs taisīsim pavisam citas grāmatas. Tad spiežam komandu Open Notebook. Mums ir jāpasaka, kur mēs to notebooku gribam taisīt. Vai mēs viņu uzreiz liksim mākonī, lai viņš tur sinhronizē, vai mēs vienkārši savu datoru liksim. Ja? Nu, pašlaik es likšu savu datoru, un tad vienkārši man atliek ierakstīt. Es jau mēģinu Open, es negribu Open. Ir. Jauna, un man ir Open spiedies, bet man vajadzētu spiedies tāds. Tad ir viss kārtībā. Tad princips tas pats, raksta nosaukumu, nosaukumu man būs pašlaik MBO, piemēram. Uzspiežu, ka es viņu veidoju, viss man jauna grāmatiņa ir gatava, saites sekcija jauna stāv tukša un viss ir gatavs darbam. Nu, tātad, piemēram, šo sekciju es nosaukšu par pasākumu. Vēl es labais stāstīšu, pārsaucu, un man tur ir nevi, rakstu, ka tie būs pasākumi. Viss, kas attiecam uz pasākumu organizēšanu, kāda tie būs, jā, un tam līdzīgi. Tātad lapas, lai nosauktu lapas, vienkārši stūrītī rakstāt lapai nosaukumu, un šis nosaukums arī rakstīsies šeit. Nu, piemēram, viens no pasākumiem būs tur brauciens. Uzreiz jūs redzat, man veidojas arī šeit. Ja man, teiksim, manis organizētie pasākumi parasti iedalās par kādās lielākās grupās, šīs sadaļas es varu sagrupēt. Piemēram, es rīkoju diezgan bieži, ka kāds izglītojušas pasākums. Ja? Tad es varu uztaisīt veselu sadaļu, tā kā tādu kopienu vai grupu, lai viņus tā kā sakopotu un veidot vienā piezīme grāmatiņā lielās sadaļas. Bet šeit uz jau gatavā sadaļa spēlēs labais taustiņš, un es spiežu New Section Group. Man būs sadaļa grupa vesela. Un tad es, piemēram, rakstīšu, ka šeit man būs tur izglītojošie pasākumi. Tālāk, ja es jau varu veidot, teiksim, izglītojošie pasākumi mūsu centrā, izglītojošie pasākumi pie ekspertiem, vai tikšanās ar ekspertiem, citas sadaļas, un tālāk jau tur, ēdīšu. Tātad redzam, ka es esmu iegājusi sadaļu grupā, kur man rakstās PNVO grāmatiņā, es esmu izglītojušos pasākumus. Ja es gribētu tikt atpakaļ, man jāuzspiež vienkārši tādu punktiņu atpakaļ. Ja? Nu, es sāku veidot tātad jaunā sadaļa, man būs eksperti, piemēram. Tad nākošā sadaļa izbraukšana. Mācības, kaut kā man nelatiski sanāca, bet, pēc izjūtām. Tad redzam uzreiz, ka viņš katru sadaļu piešķir viņiem krāsiņu, noteikti, lai viņas arī atšķirās. Tad kādā veidā mēs vēl izglītojušas pasākums rīkojam, kaut kādas lekcijas varbūt organizējam, ja? Tā tālāk. Un tagad mēs varam sākt veidot, piemēram, sadaļu par ekspertiem, kādus ekspertus mēs tur pieaicinām, viņu kontaktu informāciju, kas jāsagatavo, kāda darba kārtība, piemēram, ja, visu, ko jūs ikdienā rakstat blociņos, tā kā mēģināt saplānot savā dienas grāmatā, tad šeit ļoti skaisti var salikt. Labi, piemēram, uztaisīsim, kad mums būs aprīlis 2014, un uz aprīlis 2014 mēs plānosim tagad, ko mēs te gribam veikt. Ja? Un mēs varam likt rakstīt jebkuras piezīmes, pie tam kursoru mēs varam izvietot jebkur, ko mums liekas svarīgi. Ja? Tātad, kas mums varētu būt par pasākumiem, lekcijas ko mēs vēl gribam izdarīt, tur brauciens uz kaut kas vēl, ja, tātad brīvi rakstīt, kurā vietā man
jādomā par to, kā es to sakārtošu. Tās ir tādas, piezīmes, kuras brīvi rakstu, kas man ienāk prātā. Tad šeit pat es varu veidot nākošo lapiņu, kad, kur man būs, teiksim, ja ir aprīlis saplānots, plānošu mājas, tad 2014, mājā 2014, varbūt man būs vēl kāds pasākums, semināra dalībnieki jāsaraksta, kas mums tur ir pieteikušies, ir interesanti. Tad, ja šie semināra dalībnieki, piemēram, attiecas uz māja pasākumiem, tad es viņus varu uztaisīt kā māja pakārtotās lapas, uzspiežot ar peles labo taustiņu un pasakot, ka, tu kur bultiņu tā kā pabied uz priekšu, meikas aptēļus. Un tad man būs šie semināra dalībnieki tā kā pakārtoti mājām, tad būs redzams, ka tas attiec tieši uz māju. Nākošais, piemēram, ja nepieciešams, es varu izmantot šos te iezīmīgus, ja tā saucamos tabus, kur ielikšķinot, teiksim, šis te to-do, kas jāizdara, tātad, kas man jāapzvana visas darbinieki, dalībnieki, jāuzvana dalībnieki, kas mums ir jāizsūta kartu, jānosūta programma, un tam līdzīgi. Tātad es rakstu, kas man jāizdara. Tad, kad ir izdarīts, es uzlieku vienkārši atzīmīt, ka tas ir izdarīts klikšķīt. Tad ātri šo te ķeksīt var ielikt, uzspiežot Ctrl 1, un viņiem arī pie blakus katram ir rakstīts, kas tas ir. Tad, piemēram, ja jums pa visām lapām ir sakrājušies, jūs šeit esat uzrakstījuši, kas jums jāizdara, jūs esat šeit uzrakstījuši, kas jums jāizdara, kaut kāds jautājums, kas jums vēl jānoskaidro, jāprecizē, lai pēc tam nav jāmeklē pa visām lapām, kas jums tur vēl ir palicis, kādi tā teikt, ķekši neizdarīti, tad šeit ir meklētājs, kas saucās Find Tags. Jūs varat atvērt un redzēt, teiksim, no visām lapām, man tagad sanāca, ka uzreiz šeit blakus, bet viņš savāks no visām lapām, kur jums ir šīs te iezīmītas ieliktas, un tātad parādīs tos uzdevumus, kas jums vēl ir jāveic. Jūs ātri pa visām savām piezīmēm apkalposiet, ko jūs iezīmējuši, ka jums vēl ir jāveic. Un tad jūs, piemēram, ja jums izpildītie darbi, tur ir daudz, un tas saraksts liels, jūs varat ielikt teksīt, lai jums rāda tikai neizdarītos, kas jums vēl palicis ir izdarīt. Tātad, lai jums vieglāk ir organizēt savus ikdienas darbus. Es varu pajautāt. Kā var salīdzot, piemēram, informāciju strādājot Outlookā, kad plāno kalendāru? Kā var to informāciju ielikt šeit, vai tas vispār ir iespējams? Un otrs, ja, piemēram, internetā ir parastās mapas, un, piemēram, ir budžeta mape, un tā budžeta mapē ir vairākas Exceli, un viens no tiem Exceliem attiecās uz tiem izglītojošiem pasākumiem. Vai ieejot OneNote, es arī varu atrast to informāciju, lai man nav jāiet tajās mapēs iekšā. OneNote ir tā, ka jūs varat ielikt jebkurus dokumentus, kas attiecas uz kādu pasākumu, vai jūs viņus liekat vienkārši kā failu iekšā, iemetat, un tad, teiksim, es gatavojoties šim pasākumam arī esmu salikusi visu savu nepieciešamos failus, arī savā OneNote klāt, teiksim. Tad, pēc būtības, ja jūs esat ielikuši šeit, teiksim, kādu failu, tad jums nevajadzētu pārdzīvot, ka viņš internets neatvērsies, piemēram, no OneDrive vai Lockbox. Ar saiti, manuprāt, tas saiti viņš tā patiešo netaisa. Viņš vienkārši ieliek kā vienā vietā glabāt. Tad ir, teiksim, savu linku, tad atsevišķi jāliko. Ja es esmu viņu iemetus iekšā, tad, principā, paņemot šo te OneDrive tikai šo OneNote, viņš no šīs vietiņas arī vērsies vaļā. Man viņš, teiksim, nav jāmeklē, kur man mapēs, kad viņš ir saglabāts. Esmu ielikus te pie savas uzstāšanās, ka man būs vajadzīgs šīs failes, un man viņš šeit arī būs, Otrs, kā var ievietot dokumentus iekšā, ir ielikt viņu kā faila izdruku. Es tad paņemšu no atspētiem kaut ko.
piemēram, no tās savas prezentācijas. Citiem vārdiem ir piemēram tūlīt. Šo te attiecos. Ir jāgatavojas, kaut kas jāpastāst, jāanalizē prezentāciju, jūs gatavojaties uzstāšanās, jūs ieliekat failu iekšā savā OneNote. Viņš man ieliks arī šo te failu izdruku. Un man ir šajā lapā ne tikai pats fails, bet ir arī viņa izdruka. Tagad, ja es gribu, es varu klāt rakstīt, tad OneNote principā lapa nav ierobežota. Es klāt varu blakus šeit rakstīt jebkurus savus komentārus, ko es tur plānoju, varbūt stāstīt. Es varu aiziet uz pilnīgi bro un vienkārši piezīmēt, kaut kāds, kas ir, kas attiec uz šo te, noteikti man vajadzētu pateikt to un to. Es varu citiem vārdiem savos slaidos izdarīt jebkuras atzīmēs, piezīmēs, ja man ir atsūtīts kāds dokuments un es viņu lasu, tad atkal marķēt svarīgākās vietas priekš sevis, ja? Tā galvenā doma, ka tā ir jūsu darba grāmatiņa. Varbūt tas nav domāts kā tieši kā linkošanai, ka jūs vienā vietā visu tā kā, bet tas ir tiešām tā kā darbam, lai gatavotos, apkopot savu visu informāciju. Un, piemēram, ja jūs bieži vien mēs no interneta arī izmantojam resursus, tad, ņemot informāciju no interneta, viņš arī ļoti smuki uzreiz viss atsaukt, ja tas esmu pārslēgusies zīmēšanas režīmā un pazaudēt tādu. Tad, piemēram, ja es vēlos ievietot attēlus, tad parasti man ir jautājums, kā jūs darat, ka jūs no interneta vēlaties atrast attēlu. Tātad internetā jums vajag Wordā ielikt attēlu vai PowerPointā ielikt attēlu. Kā jūs parasti rīkojaties? Atrodat, attēlu. Būs tūlītās viss tā internetam iespējams. Kamēr jūs domājat, es tikmēr ievadīšu lietotāju paroli, stāstiet, kā jūs parasti Wordā ieliekat no interneta attēlu. Jā. Īstenībā lielākā daļa liek ar copy paste, bet manies ir jābēdina, tas nav labi. Tāpēc, ka tad, kad interneta vietnē ieliek attēlu, viņam pazīmē, lai pārlūk programma saprot, ka tas ir attēls, parasti pieliek vēl kādu informāciju, kādu alternatīvo tekstu, saitus, kuriem tas attēls attiec. Un tad, kad jūs paņemat ar copy paste, jūs īstenībā paņemat to bildīti, jo viņi ir par 5 megabaiti, jūs tos visu 5 megabaitus paņemat un ieliekat savā Wordā visu to papildu informāciju, kas tai atzīmītē ir. Tāpēc bieži vien, kad viņa vēl klikšķinās, tā bildīte strādā kā hipersaiti un tam līdzīgi. Īstenībā tas nav labs risinājums. Tad tāds tīrāks risinājums, kas ir pareizāks, mēģina runāt un ievadīt paroli, es to varu parādīt, ir uz bildītes spiest vēl labo taustiņu, un saglabāt šo attēlu, pēc tam caur insert picture likt iekšā attēlu. Tad viņš būs, likt iekšā dokumentā vai prezentācijā, tad viņš būs tā teikt tīrs. Tā, uz kurien mēs labi neiesim, uz kurien tepat kaut kādu, bildīt vienkāršā. Gribētu braucienu kādu pilsētu, atradu, Pavasarī. Tātad tas, ko es tur mēģinu stāstīt, ka jums būtu kāds labais stāsts jāpaņem, tad jāsaglabā attēls, un pēc tam viņš caur ievietot attēlu ielikt. Tad sākot ar Office 2010. Bildes liekam tagad ejam uz cilni insert. Tātad pirmais solis atrodam viņu internetā, otrais solis atgriežamies savā dokumentā, PowerPointā vai OneNote vienalga. Tad visās šajās programmās ir komanda, kas saucās Screen Clipping. Un tad, kad mēs viņu uzspiežam, mēs tiekam iemesti atpakaļ iepriekšēji apmeklētajā logā. Šis logs paliek tāds miglātīts. Mēs ņemam ar krustiņu no augšējā stūra, tā mana televīzijas krustiņš mazliet, bet tad atlaižam tikai tad, kad esam iezīmējuši savu attēlu, tik daudz, cik mēs viņu vēlamies ielikt. Atlaižot, mums viņš ir ielikts vai nu Worda dokumentā vai PowerPointā, vienalga, kurā programmā jūs tajā brīdī strādājat. Mums gadījumā es ieliku viņu tagad OneNote.
Es rādīju, ka mēs ieliekam attēlu, bet tieši tāpat jūs varat, jebkuru, teiksim, informāciju, kur jums ātri vajag iegūt, ielikt savā programmā. Bet runājot tieši par OneNote, ar OneNote ļoti ātri es teicu, ka es sākumā sāku stāstīt, ka es parasti OneNote uzreiz nevaru vaļā, bet tad, kad es ieraugu kaut ko labu, kas man ir vajadzīgs, tad nospiešu taustiņu kombināciju, un tad man viņš pavērās vaļā, ja? Tad tas notiek tā, ka tad, kad es esmu atradusi internetā vai kaut kur sev noderīgu informāciju, tad ar taustiņu kombināciju Shift V un burtiņš S. Man arī parādās šī iespēja, ka es varu taisīt, bet tās taustiņu kombinācijas, viņas var arī palasīt, teiksim, internetu padomā. Bet tā ideja ir tāda, ka man atvērās, tad, ja man OneNote būtu ciet, man atvērtos šāds loks, kas jautā, kurā blociņā es gribu šo informāciju ielīmēt. Un man ātri tātad būtu, es varu norādīt konkrētu grāmatu, pateikt, ka tieši šajā lapā, kas man pašlaik ir vaļā, es gribu šo bildīt ielikt. Tad Send Select Application man pašlaik OneNote ir jau ielīmējusies tā daļa, kur es gribu ielikt. 2 minūtes, tas laiks. Tad otrs taustiņu kombinācija ir Shift, Windows un N. Tad jūs tā kā ātrajās piezīmēs dabūsiet to tekstu, nevis kā bildīt, bet jau kā piezīmē. Tad to, ko es stāstīju, ka jūs varat ātri, teiksim, ierakstīt ar pašu OneNote, ja tad cilnītē insert ir komanda Record Audio un Record Video, ja, un ja planšetē ir video kamera, tad jums uzreiz arī video tiek ierakstīts, un šeit kā klēls ielikts iekšā ar dubult klikšķiet, jūs viņu pēc tam no OneNote arī atskaņot, ja, tad viņš strādā patiešām ļoti ērti. Es jums ieteiktu izmēģināt. Sākumā pilnīgi pietiks ar to, ka jūs ierakstīsiet savas domas un liksiet iekšā kaut kādas saites noderīgas, un jūs redzēsiet, ka laika gaitā veidojot šīs piezīmes un struktūras, jūs pieradīsiet viņu lietot, un viņš tā ļoti integrējas dzīvē, kā tikko sāk pielietot. Tad uzspiežot uz cilnīti failu, jūs redzat informāciju par visām savām grāmatām. Un, ja jūs vēlaties, piemēram, lai viņa sinhronizēs ar jūsu mākoni, tad jūs vienkārši zināt tās grāmatiņas, kur jūs, teiksim, vēlaties tur mākoni ielikt. Jums jānospiež, ka šo tieši grāmatiņu jūs vēlaties mākoni sinhronizēt. Ja, share un webboard network. Tad viņš arī tiks ielikts. Un tad vienkārši jānospiež sinhronizācijas zīmīti, ja jums liekas, ka kaut kas nav nosinhronizējies un būtu. Labi. Laikam tāds šoreiz nevis dziļā mācīšanās, bet tāds vienkārši priekšstats un ieskats, lai es vienkārši saprastu, kas tāds ir, kā šeit par to veidot. Bet pēc būtības patiešām ļoti ērts rīks, ja, un neko daudz neprasa. Kā dziļās zināšanas. Ko lūdzu? Saka uzzinājumi, ka tauriņi krāsvēm. Tāds izklaids, jā. Mums ir jautājums viens. Proti, vai OneNote var lietot vairāk cilvēku vienlaikus? Ja viņš ir publicēts mākonī un kopīgots, ja, saules rādītā var, teiksim, iesalikt kopīgot, tieši tāpat jūs kopīgot arī šo te piezīmu grāmatiņu, tad vienlaicīgi jau var rakstīt šis piezīmes. Jebkuru dokumentu, vai tas ir PowerPoint, vai Word, vai Excel, vai OneNote, ja viņš ir mākonī, jūs varat kopīgot. Ja? Vai vēl kādu jautājumu, ja turpinām ar PowerPoint? Šoreiz tas patiešām tāda priekšstata līmenī, lai jūs zinātu, ka tam nenobītos no tā vārda, viņš kāds pasakās OneNote, lai jūs zināt, ka nekas tur traks nav, ka tās ir vienkārši jūsu piezīmes, nekārtotas un sakārtotas, kā jums labāk patīk. Un tad nākošais, ko es gribēju pastāstīt, ir, es sapratu, ka jums diezgan daudz ir sevi jāpārstāv un jāstāsta par sevi, tad mēs parunāsim par PowerPoint tematiet. Un atkal es pastāstīšu par kādām lietām, lai jums vienkārši ātrāk un ērtāk runāt. Pieklājīgi vienmēr ir iesākt savu runu stādīties priekšā un iesākt
par ko būs runa, tad es stāstīšu jums šodien par to, ka jūs līdzīgi kā Wordā, ka jūs varat izmantot jau gatavu šablonus, ne tikai dizainus, kas, teiksim, pa izskatu pielāgo, bet arī PowerPointā jau gatavi saturi. Un jūs varat ņemt jau gatavas saturiski izveidotas prezentācijas, kur jau virsraksti sarakstīti, kas pēc kā būtu jāsaka un jāsaliek vienkārši savs saturs, jālatvisko, piemēram, bet tā uzstāšanās vadlīnijas jums jau ir priekšā pateiktas. Tad kā šīs sagatavas pielāgot un uztaisīt savējās, un tad jums šodien bija par infografikām runā, un es saprotu, ka jums pastāstiet, cik svarīgi ir, ka jūs nerakstat tekstus, bet ļaujat informāciju ieraudzīt. Tad es parādīšu, kā to viegli izdarīt ar PowerPoint rīkiem. Tad uz priekšu. Kā pārslēdzās uz viņiem ekrāniem. Tad pirmais, es stāstīju, ka mēs varam jau dabūt to gatavu un nesākt no nulles. Tātad atkal stāstu par to, ka ieiet iekšā, jums tiek piedāvāts jau gatavu noformēt veidi. Bet bez tiem gataviem noformējuma veidiem jūs varat arī dabūt, teiksim, jau kaut kādus gatavus saturus. Es uzpakšināju, teiksim, te uz education, bet ir arī, teiksim, biznesa, bērniem, attēliem, tur animācijas un dažādi citi piemēri. Un, ja es tagad uzpakšināšu, es pirmā paņemšu, jā, tad prezentāciju. Tad man būs tur ne tikai, es tā vismaz ļoti ceru, ka tur vajadzētu būt ne tikai tam izskatam, bet arī jau saturam. Tad, kad es strādāju skolā, kaut kāda lielais šablons sanāk, bet tad, kad es strādāju skolā, teiksim, audzināšanas stundā jārīko tur prāta vētras, bet es vienmēr ņēmu jau tādu šablonu, kur bija tās vadlīnijas no sākuma, ka jāizstāst noteikumi, pēc tam par ko būs prāta vētras, pēc tam par kā viņi prezentēs. Ja šeit arī tātad classroom expectations, un man jau ir priekšā pastāstīts, es laikam nelaidīšu pa visu ekrānu, cilvēku un atkal sadalīsies. Tātad, kādi ir noteikumi, kas jums ir jāizdara, ja, ka jums ir jābūt pieklājīgiem, jābūt produktīviem un tam līdzīgi, no sākuma vienādiem par uzvedību, pēc tam, kas tālāk notiksies, un tam līdzīgi. Tātad, principā ir pateikts jau priekšā saturs, man atliek viņu pielāgot savām vajadzībām, bet tās vadlīnijas man jau ir ieveidotas. Ja? Un tātad, veidojot savu prezentāciju, es varu vadīties jau no gatavām, teiksim tām, sagatavītēm. Tad, turpinot, arī man būs jau viena tāda sagatava. Es esmu izveidojis prezentāciju, stāstījis par kontinentiem. Tas ir tik ērti, ka viņš sadala viens ekrāns, ko es redzu, un otrs, ko jūs redzat, bet tad man ir jāpārkūt. Tātad mana sagatavība ir tāda, ka tur ir skaists animācija, kur riņķo zemeslode. Un tad, kad es aiziešu nākošo slaidu, tad tā zemesloda riņķo katrā nākamajā slaidā. Bet, ja es vēlos šo, teiksim, nestāstīt uzreiz par kontinentu lielumu, bet uztaisīt kaut kādu intrigu, uzdot vēl jautājumus un pielikt kaut kādas animācijas klāt, šeit animācijas un tur animācijas būs pa daudz, ja? Tad viens no variantiem, ka jūs savas šīs te jau gatavās šabloniņas vai savas sagatavas, jūs varat pielāgot pēc savām vajadzībām. To vajadzētu noteikti darīt. Īstenībā jums vajadzētu izstrādāt savu prezentāciju, tā teikt, šablonu vai veidni, kur jūs veidojat savas visas prezentācijas. Līdzīgi kā man bija katru reizi, kad es teicu labdien, man bija TZC oranžais fons. Tagad noteikti es jums asociēšos ar TZC oranžo fonu, ja, tātad korporatīvo stilu. Tad līdzīgi arī šeit, tātad man jau ir viena prezentācijas iestrādne, bet es gribētu, lai tā zemeslode man būtu, teiksim, nekustīga, ja, bet viņa tagad visos slaidos, kur es nākošo veidošu, viņa visa būs kustīga, un varbūt man nepatīk tur vēl kaut kas, ko es gribētu pielāgot un uztaisīt, teiksim, ielikt viņa zemeslode pēc savu logotipu. Tad, ja es pavēršu vaļā, kad es likšu jaunu slaidu, es redzu, ka visur jau tā zemeslode tur ir priekšā, un ja kuru lai es ņemtu, man viņa būs priekšā. Un es teicu, viņu gribu mainīt. Lai mainītu, ir jāiet uz cilni view skats. Ja? Tātad man ir jāierauga, ko es tur varu darīt. Un te no tiem visiem
uz kartēm, ir jāizvēlās, ka man būs master slaids, ja? Tātad galvenais slaids. Atverot šo te master skatu, tas ir jūsējais vednis, kur, ja jūs izdarīsiet izskatā kaut kādas izmaiņas, tas attieksies, šīs izmaiņas attieksies uz visu jūsu prezentāciju. Tāpēc, nu, teiksim, būtu vērts šeit piestrādāt, lai visā prezentācijā pēc tam tas izskats nāktu līdzi. Pats pirmais augšējais slaids ir tas, kas uzdos toni visiem pārējiem. Teiksim, ja es viņam te ielikšu kaut kādu bildi sānā, tad tā bildi parādīsies visos slaidos, ja? Tagad laikam kaut kam priekšā. Bet ideja ir tāda, ka šis ir tas galvenais un tie ir pakārtotie jau atkarībā no satura, ja? Tad virsraksta slaids, tad nodaļas virsraksta slaids, ja gribat, lai viņš atšķirās no citiem. Jūs varat piedomāt pie tiem šabloniem un izskatiem, kā jums patīk. Tad, piemēram, lai mēs redzam, ka tiešām tas mainās visos slaidos, es tagad nomainīšu, lai man nav melns garlaicīgs punkts, bet ielikšu kaut kādu krāsainu cilnieku kolonu, tad pie punktiem es teikšu, ka man būs jauna bullets, paņemšu picture. Būs man tagad gatavs iekāds jauna. Ņemšu būs zaļš. Okay. Un te būs zaļš burbulis visiem priekšā. Tātad esmu izdarījusi izmaiņas, ja vēlos ar fontu nomainu vēl visu, ko ielieku savu logotipu, jebkuras izmaiņas, vertikāls, horizontāls līnijas un vēl. Tad, kad esmu pabeigusi pielāgot, atgriežos uz to slaidu masteru, varu cietumu. Tagad šīs te izmaiņas ietekmēs visus pārējos. Nu, es tagad paņemšu kontroli M jaunu slaidu. Klāt, un mēģināšu šim slaidam tagad veidot saturu. Tātad, ko es redzu, ka man tam pirmajam punktam jau būs, nu, zaļš burbulis, ja? Tātad mēs mēģināsim saskaitīt, cik kontinenti ir. Nu, sāksim ar, tātad izrādās, es skatījos par kontinentiem, un Wikipēdijā bija rakstīts, ka ir dažādi modeļi. Izrādās, ka nav pat viedoklis vienot, cik ir kontinenti. Ja? Mēs mēģinām šeit saprast, kāds ir viedokļi ir. Nu, tad viens no viedokļiem, ka Eirāzija ir viens kontinents, otrs viedoklis, ka viņš iedalās. Tad jūs pamanījāt, lai dabūtu šeit apakšpunktu, tā ātri runāt par kontinentiem, bet no tehniski atgriezt pievērst uzmanību. Tad, ja jums jādabā kādreiz apakšpunkts, tad tas ir enter un tā taustiņš uz priekšu. Ja? Tad, kad Eirāzija mums dalās Eiropa un Āzija, var dalīt viņus kā uzskatīt par vienu kontinentu, var uzskatīt, ka tie ir divi. Bet es gribu rakstīt, ka nākošais kontinents, piemēram, būs Amerikā, bet man teikt, tas kursors jādabona ir atpakaļ. Ja? Tad atpakaļ ir shift, tā. Uz priekšu vienkārši tā, atpakaļ ir shift, tā. Tad es rakstu Amerikā, Amerikā tā, tātad man ir Dienvidu Amerika, Ziemeļa Amerika, atkal enter, shift tab, kas mums ir Āfrika, ja, vēl? Āfrika un Antarktīda, vēl Austrālija, Antarktīda. No Austrālija, piemēram, skaitāju. Tad aizmirst pierakstīt, ka līdz mēs pierakstīsim. Mēs vienkārši gribu pastāstīt, kad PowerPointā, ja jūs uzrakstīsiet uzskaitnieku, tas jau būs pietiekami labi. Ja? Tātad jūs atceraties, ka PowerPointā nedrīkst rakstīt garus teikumus. Vienā slaidā nedrīkst būt vairāk kā 7 rindiņas, un ja ir teikumi, tad ne vairāk kā 6 x 7. Ja jums ir 6 rindiņas, tad atļaujam 7 vārdus. Ja ir 7 rindiņas, tad īsākas tās rindiņas, ja 6 vārdus. Bet doma tāda, ka īsās tēzēs, visas domas ir jāizsaka īsās tēzēs, punktos, uzskaitījumos un garos teikumus runājam paši. Ja? Tad nākamais, ko jūs jums noteikti stāstīja, bija infografikā, ka tēt nevienam nepatīk par tik daudz lasīt, visi grib tekstu uzreiz ieraudzīt, uzmest aci un redzēt, kas tur notiek. Nu, tad mēs šo sarakstu arī vizualizēsim, pārvietosim pār tā, lai viņš uzreiz piesaist uzmanību, lai patīkami uzskatīt. Tad es esmu iezīmējusi sarakstiņu un cilnieku kolonu pogu, kas saucās Convert to Smart pārveidot par gudro grafiku. Nu, un es izvēlēšos, tagad pagaidām
tuvāko, kas ir. Un mans saraksts viņš tiek pārveidots uzreiz tā labi uzskatām, vai ne? Bet nepiestāv ne pēc krāsām, ne arī tas izkārtojums ir īsti labs. Piekrītat? Netrāsīju. Labi, tad man ir cilnītas Smart Tools dizainā, atveru layout, nu, tad sāku skatīties, kā tad būs skaistāk. Un tad man ir tiešais priekšskatījums, ka es varu braukt ar pelīti pāri un redzēt, kā tad viņš izskatīsies. Ja? Tad es izvēlēšos, piemēram, šādu ar stabiņiem un nu, pieņemsim, ka man ir pietiekami labi patīk. Tad, ja jums jāmaina kaut kas, ja tā viņš būs, ja kaut kas jāraksta klāt, tad šeit ir tāda bultiņa maziņa, kuras es varu atvērt teksta paneli, tad arī augšā ir teksta pēļiņa, ja es gribu kaut ko samainīt, pierakstīt klāt, tā ir ērtāk. Ja? Protams, var arī šeit klikšķināt, bet ērtāk ir tā teksta paneli rakstīt. Nu, un es teicu, ka es mazliet apzināti aizmirsu Austrāliju. Es to Austrāliju aizmirsu tāpēc, ka es gribu parādīt, cik viegli un ērti var pielikt klāt šeit tos objektus. Un es vienkārši nospiežu aiz Āfrikas Enter un sāku rakstīt Austrāliju. Man tas objekts jau ir ielicies un viss ir kārtībā. Ja man vajag Austrālijai, Austrālijai nē, Āfrikai, piemēram, es gribu arī sadalīt dienvidos un ziemeļos, piemēram, vai rietumos un austrumos, tad uzspiežot Enter, man it kā pieliekās atkal tas jauns funkcijas. Bet, ja es uzspiedīšu tā, tad viņš sapratīs, ka tas ir apakšpunkts, un es varu veidot apakšpunktus. Tad krāsu gama manai paletē pavisam netiestāv, izvēlos Change Color, piemeklēt tādas krāsas, kā man piestāvēs manai prezentācijai. Tālāk varam nomainīt, lai viņš ir interesantāks būs tas ar kādiem 3D varbūt efektiem, ja? Un tad, ja vēl gribu attēlus ielikt, tad vienkārši noklikšķinu uz attēlu ikoniņas un būšu attēlus klīt. Gribu arī parādīt, kā tas uzreiz skaisti izskatās. Nē, tas nav Eiropa bija pirmā. Eiropa bija pirmā un jau šeit. Tagad viņam vietā vajadzētu atrast noticies ātrāk. Amerika. Vai viņš izmērš tāds jau pielāk? Jā. Tur ir tieši tas jaukums, ka jums tiks ielasīts tieši tādā formā, tādā izmērā, kā kur ir attēlots. Ja? Tātad, ja jums būtu, piemēram, pašiem ar roku jāmēģina salikt, ja? Tad tas aizņem laiku. Šeit 2 klikšķi viņš ir ielasījies. Tad, labi, es tagad nelikšu visiem pārējiem, tur tās bildītas klāt, bet, principā, tad jau ir skaistāk nekā bija mans uzskaitīts, vai ne? Piesaist vairāk uzmanību. Tad nākošais, lai vieglāk būtu uzturēt sarunu, intrigu, ja, tad mēs arī varam viņu, teiksim, likt, lai viņš parādās nevis viss, bet teiksim pa vienam tam stabiņam un pa vienam elementam. Ja. Tad mēs aiziesim uz animācijām. Es teicu, neesmu neko atlasījusi, viņš nesaprot, ko es teicos animēt. Tātad es aiziešu cilnieki animācijas, un tālāk izvēlos kādā veidā, lai es gribu, lai tas stabiņš man parādās, piemēram, viņš man varētu klāt. Tad blakus pie animācija efektiem ir opcijas, un es varu izvēlēties, lai viņš nevis visu uzreiz parādās, bet parādās ap vienam elementam. Bet tas izskatīsies, viņš smuki arī rāda, ja? Bet viņš atrodas, kas man ļoti arī patīk, kad viņš parādīsies, piemēram, Eirāzija man rādīsies uzreiz ar piesaistīto attēlu. Nebūs tā kā Eirāzija, pēc tam bildīt, uz nākošo klikšķinu ar Amerika bildīt, bet tā Eirāzija nāks ar visu to viņas piesaistīto bildīt. Amerika nāks ar visu piesaistīto Amerikas bildīt, ja? Un līdzīgi mēs pēc uzlikšu arī animācijas diagrammai. Diagrammu mēs varam arī animēt tā, lai nevis uzreiz viss parādās, bet kaut kā smuki mums parādās. Tad efekta opcijas ir virziens, un šeit zemāk mēs varam pēc kategorijas, teiksim. Un tad, kā tas izskatīsies mūsu prezentācijā, tad es varētu sākt pastāstīt, ka es jums rādīšu un stāstīšu par kontinentiem. Un ka Eirāzija ir viens no lielākajiem kontinentiem. Un kā jūs domājat, vai Dienvidamerika ir lielāka par Eirāziju? Tagad jums ir jāpamostās un visiem jāsaka, ka nē, nav lielāka. Tad jā, nav lielāka.
Tādā veidā, tātad, bet kā jums liekas, Austrālija ir lielāka par Dienvidu Ameriku vai nav lielāka? Noteikti pārbaudīsim, nav, ja, tātad Dienvidu Amerika. Citiem vārdiem, tad, kad jūs uzdosiet intriģējušas jautājumus, tad tādas animācijas ļauj jums, nu, teiksim, uzturēt šo sarunu. Nu, un kā tad būs ar Antarktīdu, ir viņa lielāka vai mazāk par Austrāliju? Lielāka. Ne, lielāka. Bet mazāk par Dienvidu Ameriku, ja? Un tātad mums ir jau sanākas tāda ļoti dzīva saruna. Un tad mēs te varam pastāstīt par to, ka ir koncepcijas, ka Eirāzija ir kopā, ka ir Amerika arī ir kopā, un mums ir tikai 6 kontinenti, bet 5 kontinenti un Amerika, jā, vai tas notrāda 7 kontinenti. Kā var to zemeslodes dabūt viņa jautājumā? Šī ir animācija jau, nu, gatava, viņa ir kā filma. Tāpēc viņa rotē, jo viņa ir, nu, kustīga bildi, ne? Tad, kā es aizēju uz prezentācijas režīmu, tā es esmu viena pati viens uz pasauli, savā ekrānā. Tad es aizgāju uz cilnēti vilnu, uzspiedu slide master un gribu uzspēt, nu, paņemt to zemeslodu. Redziet, tas man notiek, ka zemeslodu nevar paņemt. Ziniet, kāpēc? Tas, ka fona bilde ir pāri. Lai to fona bildi dabūtu nost, tad man ir jāiet fona bildi. Tad man tagad gribējās teikt, ka man jāspiež pēls labais taustiņš un jāpasaka kā attēl un ir jāiet aizmugurē. Ko es vienmēr arī darbu, bet man viņš tagad... Nē, ap tā. Nu, kur tad ir mani attēli tagad? Nu, šie mans jautājums. Labi, mēs tad pēc nemocīšos ar to, bet principā ir tā, ka šeit ir neliels video fragmenti. Nu, un tad pavisam tā teikt, nobeidzot vizualizāciju, tad ļoti skaisti, protams, ja jūs ieliksiet kādu interesantu video ar varbūt tādu humoru pieskatu, tas arī liks jūsu auditorijai pamosties un pasmaidīt. Un parasti visi lēmumi un viss tiek pieņemts tieši uz emociju balstoties, nevis uz saprātu. Tāpēc, ieliekot jaunu slaidu, ir ikoniņa ievietot video. Ja, teiksim, jūs jau esat kaut ko citu darījuši, tad var iet cauri insert un video. Man, protams, ir sagatavots video. Tā, un sagatavos man viņš uz desktopā. Mēdija. Nu, es paņemšu, tā kā man te pa kontinentiem, es paņemšu pašu. Kuku. Sāja. Viņš man ļoti pasaka, man ir tāds novecojis video un izmet ārā. Kad es ofisā skaties, ka man viss strādā. Un tā jau tā gadās. Nu, šo viņš man dāva. Un tad parasti ir tā, ka ieliekot video no sākumā, jūs redzat tādu melnu ekrānu, un īstenībā arī tad, kad jūs uzstājaties, tad sākumā ir melns ekrāns. Tad tā smuki ir pirms video filmas, un kad jūs runājat par kādu ievadu, kas tur būs redzams, ja ielikt kaut kādu krāsainu aizskariņu nosacīti. Ja? Tāda bildīte, kas būs priekšā, kamēr jūs runājat ievadu. Tad to bildīti mēs liekam pie video tūs formatēšanas, tas ir saucamais post-it frame, kur jūs vienkārši imidžu no failu, paņemat kuru bildīti, man atkal laikam, nē, kurā, nu, paņemšu par kādu jūru. Un tad runājot ievadu, man uzreiz būs nevis melns ekrāns, tad kā kāda skaista bilde tanī brīdī, kamēr es runāju. Nu, runājot vēl par video, ja, tad jūs varat izdomāt, vai pāriet uz slaidu viņš automātiski strādā, tad, ja jūs gribat, viņš automātiski sāks, tad jūs pasakat, ko tas notiek tiešām automātiski. Ja jūs gribat, lai viņš parādās, un tad, kad jūs palaižat video, lai viņš ir pa visu ekrānu, tad uzlieciet visu ekrānu, ja? Vai, ja, teiksim, jums negribās visā ekrānā, varat uzliekot kādu interesantu rāmi, un viņš izskatās tā kā televīzorā, piemēram, un tad būs arī tāds, nu. Un tad es mēģināšu iet atskaņu, es ceru, ka aiziet. Labi. Tad tev uzbraucot ar televīziju.
laikam arī teikšu šīs dienas, tā teikt, uzstāšanos, jo negribies, tā teikt, pavisam nogurdināt ar tehniskām detaļām, bet tāds interesantākās lietas mēģināju šajās pusstundā vai 20 minūtēs ielikt. Nu, un, ja interesē kaut kas vairāk, tad nāciet lūdzu uz nodarbībām. Vai vienkārši uz konsultācijām stāstīsim vairāk un biežāk. Paldies, liels paldies par ekskursiju šajā noderīgajā tēmā. Vai ir kādi jautājumi? Pēdējie, jums ir iespēja šodien pēdējā piekdienā. Nē. Acīm redzot, tie tik īsi un kodolīgi jautājumi nav. Pavast vai nav viss skaidrs, vai nekas nav skaidrs, kad nav jautājumu. Nākamreiz vienkārši nākamgad, kad nāksiet, ņemiet līdzi visu savus aparatūras, vai var visu to darīt paralēli un skatīties un tad uzdot jautājumu. Jā, nu, īstenībā parastas formās mums ir iet, ka mēs vienlaicīgi mēģinām un izmēģinām, tad arī jums, teiksim, ir vieglāk to uztērties darbošos. Tā klausīties, kā strādāt, ir ļoti grūti gribās pašām strādāt, vai ne? Paldies! Nu, lūk, arī mūsu diena ir pienākusi noslēgumā. Mēs sākām strādāt jau 10:00. Prieks redzēt, ka jūsu kopējais skaits ir vairāk kā puse saglabājies. Un saprotot to, ka katram, protams, ir aizņemta darba diena, aizņemta personīgā diena, es domāju, ka tie, kas ir palikuši un tie, kas mūs vēroja arī tiešsaistē, ir guvuši sev labas atziņas darbam, ko nekavējoties izmantot, vai darbam, ko nākamnedēļ izmantot, vai pēc nedēļas. Sakiet, kas ir tas, ko jūs paņemsiet līdzi? Un kas būs tas, ko jūs pirmo izmēģināsiet pēc šodienas? Nomainīšu programmu uz Windows 8. Labs secinājums, jā. Tāpat? Jā, tāpat. Jā. Vēl? To OneDrive. Es arī tieši to pašu šodien izdarīšu. Tieši tā. Vēl? Infogram, jā. Tātad jūs gaidat no mums parolīti, jā. Vēl? Savu templētēs izmantot. Ko tad? Labāk vai kā savu templētu beidzot sapratāk, kā uztaisīt. Labs secinājums. Tātad nākamnedēļ var sagaidīt, ka mēs redzēsim Facebookā jūsu sataisītās infografikas, ja? Būsiet salikuši, lai visi šēro, būs Twitters pilns ar infografikām. Iespējams arī izmantosiet savas jaunizveidotās prezentācijas uz jaunajiem templētiem. Un iespējams, kāds būs paskatījies internetā, kā var pieteikties un saņemt bezmaksas šīs programmas. Un vēl jau būtu labi, ja kāds no jums būtu sapratis to lielo bildi, kā vēl var savas organizācijas darbu attīstīt, pilnveidot, sazinoties ar Microsoft par papildus iespējām, kā jūs varat sadarboties. Jo šie veiksmu stāsti, ko jūs šodien dzirdējāt, viņi tiešām bija vajadzību virzīti. Pirms gada šīm organizācijām, pirms 2 gadiem bija daudz grūtāk strādāt. Un tad saprotot, ka metot kaunu pie malas, vēršoties pie Microsoft pati, bija atrast tas labākais veids, kā palīdzēt. Lai tā brašāk varētu šie abi kungi stāvēt jums priekšā un stāstīt, kas ir tas, ko viņi ir ieguvuši. Paldies par jūsu klātbūtni, paldies par jūsu labajiem vārdiem, ka šī konference jums ir devusi daudz ko. Un visticamāk, gaidiet ziņu no mums par visām nepieciešamajām lietām, ko jūs šodien uzzinājām. Un tad jā, tiksimies citā laikā un citā vietā. Atcerieties, ja mēs nevēršamies pie jums, jūs ik brīdi var paskatīties www.nvo.lv. Ja jums ir grūtības ar tehnikām, tad jūs varat iet pie Kristīnas, un Kristīna arī atsauksies. Paldies! Jauku jums piekdienas novakari!